Big Bandam ir 20 gadi. Tas ir daudz vai maz? Vispār tas ir maz. Bet vienam cilvēkam 10 liekas jau liels ir, 15 jau pavisam. 20 ir labs cipars. Vai esat vecākais Big Bands Latvijā varbūt? Mēs esam seni pietiekoši, šobrīd. Protams, ka bija radioorķestrs un pēc radioorķestra bija kāds tukšums kādu brīdi, bet mēs kaut kā tā no cirka laikiem esam tā nobāzējušies un, var teikt, pietiekoši seni. Un daudz mūziķi ir spēlējuši Jelgavas Big Band sastāvā. Varbūt var minēt tos, kuri spēlē bandā jau no pirmās un pat līdz šai dienai. Jā, es tagad tieši par to piedomāju šajās dienās. Tādi, protams, ir. Īsts veterāns ir Gundars Lintiņš. Praktiski viņš sāka, mēs esam kopā spēlējuši. Pirms vēl bija Big Bands, vēl bija kaut kāds ar orķestru darīšanas. Gundars, varētu teikt, ir vissanākais. Bet arī daudz citu mūziķi ir gājuši savus gaitas, citos sastāvos, tad atgriežās un pat nekur neaiziet. Vienkārši laiku pa laikam mēs satiekamies un tā kā tajā muzikantu parkā mēs tepat vien esam. Ervīns, bet no tiem laikiem, kad es otrās vidusskolas orķestru vadīju, sāku spēlēt, bet arī tā epizodiski te ir un pēdējos gados ir stabila vērtība. Ervīns Antrāts pēdējos gados stabila vērtība, tāpat arī mans kursabiedrs muzikas skolas Ainārs Ansons, pēdējos gados ļoti stabili un vērtības, kuriem var paļauties. Tie ir profi. Tie ir profi un vārdu pilntiecīgā nozīmē gan ar attieksmi, gan ar arī muzicēšanu. Tie ir veči. Mūsu plus ir tas, ka pēdējos gados notiek muzikas skolā apmācība tieši pa šo līniju. Ir ritmiskās muzikas nodaļa, kurā mēs arī izskatām džēza pamatus, muzikas vēsturi un tas ieved tajās sliedēs pareizajās par džēza rašanos, par swingeru un tādām lietām, kas ir ļoti specifiskas, kas parastā programmā pat netiek pielietots, netiek iekļauts. Tā ir mūsu specifika. Kā nonācāt līdz domai, kad jubilejas koncerts jārīkot Zemgales Olimpiskajā centrā? Principā šī ideja radās diezgan saulaicīgi janvāra sākumā, kad es sapratu, ka tuvojās pavasars, būs 20 gadi. Vienkārši man piedāvāja tādu iespēju, ka Jelgavā jauna vieta, pamēģināsim. Un cilvēki, protams, ietilpība bija ļoti liela. Kultūras un skatuve ir ļoti laba. Mēs tur visu laiku spēlējām un ļoti labi jutāmies. Tā ir mūsu skatuve. Šī brīdī, teiksim, mūsu skatuve būs Olimpiskais centrs skatuve. Būs pa jaunu jābūvē, protams. Bet interesanti jaunā vietā. Un es domāju, vispār Jelgavā tas ir kaut kas, būs forši. Tavuprāt, kādi būtu tie nozīmīgākie notikumi Big Band vēsturē? Daudz tādu ir. Daudz, protams, kad pēdējos gados notikumi ir bijuši tādi nozīmīgāki un arī tuvāk, kā saka. Šodienai viņi vairāk tā kā atmiņā sēž. Tie ir džēza festivāls Meksikā, Peru, Brazīlijas brauciens. Mēs ik pa 2 gadiem braucam uz Vācijas konkursu un pēdējais mums bija tā, ka vācieši, kā mēs sakam, pārspēja paši sevi uzņemšanas ziņā un attiecību un arī mūziķi jaunie izauguši ir un man prieks par viņiem, ka spēja iekļauties kolektīvā, tagad tāda neliela paudžu maiņa notiek un mūzikas skolnieki sāk spēlēt tādā labā līmenī. Vācieši to atzīmēja, viņam tur, vairāk reiz bijām bijuši. Tā kā ir raibi. Kāda ir bijusi līdz šim tava sadarbība ar Big Bandu? Līdz šim ar Big Bandu esam pabijuši Vācijā, ar nelielu daļu no Big Bandu pušiem esam bijuši arī Francijā. Protams, koncertējuši kopā pa Latvijas dažādām pilsētām. Tāda arī ir bijusi mūsu sadarbība. Un kāda Big Bandam ir nozīme tavā, profesionālajā izaugsmē? Patiesībā man kopš bērnības bija sapnis dziedāt ar orķestri. Skatījos uz izpildītāju Maiklu Bublē, ka viņam aiz muguras vienmēr orķestras koncertos, un tiešām tas bija viens no maniem sapņiem. Tā kā viens no nelieliem maniem sapņiem ir piepildījies. Un kā tu vērtē šo iespēju dziedāt kopā ar tādām varbūt Latvijas zvaigznēm? Šāda iespēja ir tiešām katram jaunajam mūziķiem kaut kas tāds nebijis, un manā radošajā izaugsmē tiešām kaut kas nozīmīgs. Tādēļ es to vērtēju viennozīmīgi pozitīvi. Un ko tu novēlētu Big Bandam nākošajos 20 gados?
nākošos 20, nākošos 40, 60, 80 un 100 es nomēlu tikpat radošs un muzikāls kā šos te 20. Un kādi ir nākotnes plāni varbūt? Nu, nākotnes plāns atstāsim nākotnē. jo es neesmu manticīgs un tā, bet ko darīt ir? Vasara ir pilna, tāpat kā džeza festivāli, koncerti ir un piedāvājumi ir. Tā kā mēs turpināsim savu darbību un centīsimies to darīt kvalitatīvi, tāpat kā līdz šim. Nu, daudz balta dieniņu Big Bandam. Paldies. Tiekamies koncertā.